Kādā no mūsu iepriekšējām sarunām autoinženieru specialitātes 30 gadu jubilejas sakarā ar Šnepa kungu mēs piesaucām tādu interesantu parādību studentu dzīvē un apmācības procesā, kā ekorallija, kur uz Maskavu tika brauc ar 4 litrus 100 km degvielas. Šodien sarunā esam pieaicinājuši arī vienu no pirmajiem absolventiem šīs specialitātes. Īstenībā man kauns priekšā stādīt Andru Dambi, bet mēs savu sarunu mēģināsim virzīt tādā uzzināt, kas ir bijis mācību procesā tāds, kas ir stimulējis studentus kļūt radošiem un pašiem kaut ko veidot. Tad divos vārdos apstāstiet, kas tas bija tas ekorallijas? Īstenībā tas ir Šnepa kunga nopelns, ka tāda veida sacensības tika organizētas. Tā ir viņa ideja, man liekas, viņa galvā dzimusi. Un pavats un balstīt viņu uz to, ka arī šādas sacensības lika tehniski domāt un ļauj cilvēkiem katram piedalīties ar savu mašīnu, neko speciāli, varbūt no sportiskā viedokļa nesagatavojot. Tā pašā laikā motora sagatavošanas vai mašīnas sagatavošanas principi par brīnumu varbūt ir tieši tādi paši kā forsējot. Un kaut ko vairāk gribot sadedzināt to benzīnu vai forsējot motoru un dabūt lielāku jaudu. Tad noteikti tas lika domāt gan par karburātoru, gan par bremzēm, gan varbūt arī par piekaru un vispārējo. Tā kā faktiski ekorallijas, tas, kas gribēja piedalīties un vinnēt tajā rallijā, viņam bija kārtīgi tehniski jādomā un kārtīgi ar rokām jāpastrādā. Pamatoma bija, ka vajag rosināt studentus, arī jebkuru dalībnieku, sagatavot tehniku un arī pašam iemācīties braukt. Un tā lieta tāda, ka iemācīties braukt vidēji ātri ar minimālo degvielas patēriņu. Tajās sacensībās, prātajos ekoralļos parasti bija tika uzdots vidējais ātrums, principā 60 km/h. Vidējais 60 km/h. Un braucot ar šādu vidējo ātrumu, tas atkarīgs, protams, arī no ceļa seguma, un labākie rezultāti bija biķerniekos, kur patēriņš bija tuvu pie kaut kur 3 litriem uz 100 km. Jā, tā bija. Maskavas versijā? Maskavas, tāda 3,35. Ja. Cik daudziem studentiem izdevās sagatavot to tehniku tādā līmenī līdz 3,35, 3,5, teiksim? Teiksim, daudz. Daudziem. Jo tad, kad bija braucienā uz Maskavu, tā tika dalīti pēc mašīnām, tur Zaporožas, Moskviča un tādi, jā, tad un bija speciālie mašīnas rūpnīca. Tad viss tās, kas bija parastās mašīnas, praktiski paņēma pirmās vietas. No 7 iespējamām pirmām vietām, 6 pirmās vietas bija Latvijas dalībniekiem. Tātad rūpīga un zinoša pieeja sagatavošanas procesā. Un kopumā tie dalībnieki bija ap 140. Lai to tā. Bija tādas sacensības automaratons. Bet maratons nevis ar to, ka ir vienas garas sacensības, bet to, ka bija dažādas. Un tās dažādās šādas. Tāda figūra braukšana, tāda eko braukšana, kalnā braukšana, ledus braukšana, rallis un sprints. Ja? Tāds sprints ir kas? To, ko tāds dara. 400 metrus, kurš var nobraukt ātrāk. Tas padomi ir dragreiz, jā, bet tas bija vienu uz laiku ņēma, nevis paralēli, bet tā tur, un tie rādītāji, kur cilvēkam jāiemācās gan tos no tā motora paņemt, gan sagatavot, gan tur pašliekties. Tie, kas bija iesaistīti šajā sacensībās, tie bija studenti, un varbūt vairāk tā runāšana par šo tēmu notika varbūt pat ārpus auditorijas. Mēs varam šobrīd arī vairāk runāt varbūt par to, kā mums gāja sacensībās, nevis par to, kas mācīja priekšmetā, kāds sinus vai kosinus. Tā kā es domāju, tas ir ļoti būtiski, ka tas rada šādu papildus interesi ārpus mācību procesu un pilnībā iet kopā ar mācību procesu. Ja tas, kas ir neskaidrs, to caur to klasiskām zināšanām, akadēmiskajām var dabūt uzzināt. Par piemēru, pašās pirmajās sacensībās nostāstīšu tāds, kas tur bija. Ja? Tā bija ar vienādas klases automobīļiem braucot, apstākļi visiem vienādi. Tie degvielas patēriņi bija, teiksim, no 5 litriem līdz 15 litriem uz 100 km. Ar vienādiem automobīļiem braucot. Ja? Bet, teiksim, nākošajās sacensībās pēc tam vairs tik liela starpība nebija.